Labrīt, mazais skatītāji! Kaut ārā vēl ir mazliet sniegs, mēs šorīt runāsim par dažādiem putniem un dažādiem dabas dzīvniekiem. Bet vai zināja, ka ir autore, kura visus viņu piedzīvojumus ir ietērpusi dažādos pasakās? Un šorīt mēs tiksimies ar rakstnieci Lidu Pakrasti. Labrīt! Labrīt! Pirmais jautājums man ir šāds, ka es izlasīju visas šīs te jūsu sarakstītās grāmatas. Kā tad rakstniecei ir saistība ar dažādiem šiem te putniem un dažādiem dzīvniekiem? Nu, mums bija tāds dārziņš, tur jau ļoti daudz visādi dzīvnieciņi, un man arī radās vēl citas pasakas par puķēm un par augiem un tādas. Nu, un kas attiec uz putniņiem, un vispār citādām tādām dzīvām radībām. Un tas jau man tā ļoti interesē vienmēr. Bet kā es iesāku rakstīt pasakas, to es varu pastāstīt. Tas gadījās tā, es ar kādu 6-gadīgu kaimiņu puisēm, mēs bijām pie ezera, tas ir Dampura ezers, es dzīvoju Juglā. Ezeriņš ir tāds pa pusē jau krastiņos stipri aizaudzis, un tur ir gan kalmes, gan tur meldri un lidenās putniņi un arī gan tauriņi, gan odiņi. Un tā kā es jau biju diezgan daudz lasījusi par dažādām dzīvām radībām, es pievedu to zēnu pie viena tāda niedru pudriņa, un es teicu tā: paskaties, šeit iespējams, ka ir ūdensblusas mājoklis. Zēns bijis brīnīts, jo viņš nekad nebija dzirdējis, ka arī tāda ūdensblusa vispār ir. Nu, un tad es viņam domāju, pastāstīšu kādu pasaciņu. Nu, tāpat, kā šie dzīvnieciņi visi savā starpā satiek. Jo tas jau nav tik vienkārši. Tur viss, kas gadās, tāpat kā cilvēkiem, arī šīm sīkajām radībiņām visādi iet. Un tā es saku, un pirmo pasaku izstāstīju. Un tā izstāstījāt pirmo pasaku, un tad izdomājāt, ka varētu arī otro? Jā. Un lai zinātu ne tikai šis te viens zēns, bet tad lai citi varētu. Jā. Sakiet, lūdzu, kurš ir jūsu mīļākais putns? Mans mīļākais, man personīgi mīļākais putns ir zīlīte. Man arī ir mīļākais putns zīlīte. Man dzeguze. Dzeguze? Kādēļ dzeguze? Es tieši nezinu, kā aprakstīt, bet man patīk tā dzied. Kad dzeguze skaisti dzied? Jā. Bet noteikti rakstniece piebildīs, ka viņi nosauco zīlīti, bet zīlītē jau arī dažādas zīlītes ir. Jā, tur ir tādas, kā ar sarkanu krūtiņu, tur ar zelta krūtiņu, zeltainu un visādas ir. Jā, cekulzīlītes arī ir. Zilzīlīte ir. Jā, bet vai jūs saskatījāt kādu pasaku, kurā ir kādu zīlīti pieminēta, puiši? Arī tā cekulzīlīte. Ir tāda pasaka. Nu, jā. Par ko ir šajā pasakā? Nu jā, šajā pasakā ir par cekulzīlīti. Es īsti nevaru atcerēties, jo tās pasakas bija ļoti daudz un tā. Varbūt jūs varat palīdzēt par to cekulzīlīti? Jā. Nu, cekulzīlīte, kā mēs visi zinām, cauru ziemu pie mums. Viņa nav tā kā citi putni, kas lido uz Āfriku un citām siltajām zemēm. Nu, un tad, kad laiks jau putniņiem doties uz dienvidiem, tad viens otrs pabrīnās, kā tad cekulzīlīte tā nemaz negatavojas nekur iet, nekur lidot prom. Un tur dzērve piedāvāja, saka, es tevi aiznesīšu, tev varbūt ir bailes vai kā, tik tālu ceļu lidot. Bet nekas tur neiznāk. Viņa atkal tikai lēkā pa kokiem. Bet tad, kad nāk
ziema, un patiešām jau augsts ir, un nekur vairs nevar ne mušiņas, ne kāpuriņas, ne ko citu atrast dabā, tad ir bēdīgi. Un tad kādu rīta viņi pielaižas pie ezera, un tur ar knābīti atsitās pret ko? Par ledu, vai ne? Pret ledu. Un tā tad nedabū pat padzerties. Gan ir slikti, vai ne? Un tad kāda līdzcietīga vārniņa saka tā, lidosim pie cilvēkiem. Tie mums varbūt pabaros. Bet tā cekulzīlīte bija cietusi no puikām palaidnīgiem, kas bija metuši viņai ar akmeni. Viņa negribēja tā kā lidot. Bet beigās tomēr aizlidoja vārnai līdzi, un tad pasildījās pie tā skursteņa, kā jau laukos tas ir, un arī dabūja speķu gabaliņus, kā jau cilvēki tā, un pabaro. Un tad atkal reiz gadījās tā, ka gāja atkal puikas, un redzēja, ka putniņš tāds novārdzis. Un viens puika paņem savu maizīti, sadrupina gabaliņos un pabaro viņu. Un tad viņai atkal bija spēks, un viņa saprata, ka ne visi puikas ir palaidņi. Kā ir arī ļoti labi puikas. Tad caur zīlītes stāstu var uzzināt, ka ir dažādi šie cilvēki. Bet mēs tagad parunāsim par grāmatu Lidvāvere un Sikspārnis. Kāda puiši jums radās jautājumi, lasot šo grāmatu? Es gribēju pajautāt jums, kurš jūs mīļākais dzejolis šajā grāmatā? Ne jau dzejolis, bet stāsts. Pasacīja, jā. Man laikam patīk visvairāk Pūcīte un Zebiekste. Un kāpēc? Kaut kā grūti pateikt, kāpēc tieši, bet kaut kā liekas tā, viņa tāda ļoti interesanta, liekas tā pati Pūcīte. Vai jūs esat lasījuši Pūcīti un Zebieksti? Jā. Atceraties. Kas jums palika no šīs pasakas visvairāk atmiņā? Man palika visvairāk atmiņā no tās pasakas, kā beigās Pūcīte tomēr atrada zaglī, tā bija Zebiekste, kurā bija viņus mediumu, tā kā apzagus. Ko mēs varam mācīties no šīs pasakas? Nezinu, tā kā. Kad tu dari slikti, tāpat tev arī tas sliktais atnāks atpakaļ. Jo viņa tā Zebiekste mēģināja dabūt to ēdienu. Viņa dabūja jau mazliet, bet beigās viņu aiztriec prom. Tad viņai pašai bija atkal tagad grūtāk meklēt jaunu kaut ko. Ja viņa būtu tur meklējuši kādu vietu, kur ir ēdieni, bet nav neviens putns, tad viņi varētu tur serēt mūžīgi un ēst. Kādi tev radās jautājumi lasot Lidvāveru un Sikspārnis? Man radās jautājumi, kad ir daudz pasaciņas, bet tikai viena bija no tām Lidvāvere un Sikspārnis. Tad kā jūs izdomājat, ka tieši nosaukumā būtu tās pasaciņas nosaukums? Lidvāveres reiz ieraudzīju Juglas mežā tur. Un vispār Lidvāveres pie mums ir samērā retums. Man tā ļoti interesēja, kā viņa tur papleš tās ķepiņas un tās krokas viņai sānos, un ka tā lido pilnīgi no viena koku uz otru. Man radās tādi jautājumi, ka te laikam nav visi putni minēti. Nav visi. Putni ir ļoti daudz. Bet kā jūs izvēlēties šos putnus? Zinat, ir tā. Vispār, kad es lasu grāmatas par dzīvniekiem, un tad man viens otrs tā sevišķi ieinteresē. Ir tāda grāmata, ko uzrakstījis Vitālijs Bianchi,
viņš to grāmatu nodēvējis par meža avīzi, jo tur arī skolnieki bija rakstījuši un sūtījuši viņam tādas, vienotru tādu notikumu un tā interesanti par dzīvi. Un tur ir ļoti daudz aprakstīts un ļoti skaisti aprakstīts par daudziem dzīvniekiem. Šajā grāmatā ir ietiepīgā vālodze, tātad bezdalīga, strazdiņš, pūcīte, svīrīte, gārnis, vārnēns, mušķērāja un dzeguzēns, irbīte, pūcīte un vanaks, bet ir viena pasaka, kas ir pa augu, un tā ir pa saulgriezi. Jā. Kā tad šī pasaka, tas bija speciāli vai netīšām iemaldījās grāmatā? Es nezinu, drīzāk gan laikam netīšām, jo man ir vēl diezgan daudz pasaku par augiem, puķiem. Tā kā es domāju, ka es kādreiz vēl varēšu kādu krājumu izdot tieši tā. Bet nekas šitā man ļoti patika un labi vien ir, kad ielikt. Kāds ir jūsu mīļākais grāmatas fragments, mīļākā pasaka no šīs grāmatas Lidvāvernu Sikspārnis? Man mīļākā pasaka bija par dīvaino vāverēnu. Vārnas turās barā. Ar mammu vismaz viņš turējās barā. Un viņš vienmēr vakaros, pa dienu, viņš lidoja pie jūras. Un tad mammu viņu vienmēr sauc iekšā, mājā vai barā. Bet viņš nenāca, jo viņš skatījās, kā kājas medīt zivis. Tad viņš arī gribēja būt kā kājas, jo viņam tas likās interesanti, kā tas ir, kad lidot pāri jūrām un ienirt ūdenī. Bet viņam nekas īsti nesanāca, jo viņš bija maziņš. Un viņš katru reizi, kad viņš pieskārās ūdenī, viņš uzreiz viņam uzreiz palika, kā lai saka, nepatīkam. Viņš kaut kā tur sāka griezties, un tāpēc, jo viņam ūdens nebija labi. Kristofer, kas ir tas, ko tu izlasīji un kura tev patika? Nosaukt divas. Drīkst divas arī. Man visvairāk patika mušķērājs un dzeguzēns un Lidvāvera un Sikspārnis. Par Lidvāvernu Sikspārnis, par ko tad šajā pasakā bija? Ka Lidvāvera sēdēja savā dobumā un pēkšņi Sikspārnis no kurienes atnāca un teica, kāpēc tu sēdi manā alā, ja tā ir mana. Un pēc tam tur sākās lielais trīs un pēc tam tur bija kaut kāds putns, kurš atdeva savu mājokli Lidvāverei. Un ko lasītājs var mācīties no šādas pasakas? Ka nevajag tik ilgi aizbraukt prom. Kristofer, kura tev pasaka visspilgtāk palika atmiņā? Man izglābtā svīzīte. Svīrīte. Jā, svīrīte. Jā. Kāpēc? Jo te bija vectēvs ar dēlu, un svīrītei bija izsalkusi un novārgusi. Viņi bija puiši ar akmeņiem sametīši. Un viņš gulēja zemē, un viņš bija klips. Un beigās vectēvs ar dēliņu to putnēti paņēma un palīdzēja viņam. Pabaroja viņu un beigās pastāstīja, ka svīrīte ir arī saules putniņš. Viņi arī tā sauc. Un kāpēc sauc par saules putniņu? Varbūt tāpēc, kad
ka viņi var tikai sākt lidot, kad tuvāk saulē, ka viņi ir, lai viņi varētu nolaisties, varētu teikt, no saules. Kā tad ir? Kāpēc svīrīti sauc par saules putnu? Nu, viņām ļoti patīk saules dienas, saulainas, un tāpēc viņas ļoti steidzās prom. Un tas putniņš jau, tas viņu bērniņš bija palicis Ligzdiņā tur tornī, jo dažreiz viņas arī svīrītes aizlido prom un atstāja bērniņus. Vienkārši, ja tie nav vēl gatavi lidot. Nu, un tad tur palīdzēja dzērve, tā nonesa viņu lejā no torņa un uzlika uz bērza zariņa. Jo ar svīrītēm ir tā, viņām ir ļoti gari spārni un viņas nevar no zemes pacelties. Un tad vajag tā, ka viņas kaut kur augstāk ir, un tad viņas metās ar galvu uz leju, tie spārni paplešas, un tad viss ir kārtībā, viņa var lidot, un tad viņa tur jau saķēra kādus mušiņus un odiņus un tā, un tad viņa atspirga, un jau vēlāk jau varēja uzlidot tornī pati. Galvenais ir tas, ka lai svīrītei jākrīt, tad viņas var sākt lidot. Jā, tikai tad. Kristofer, par izglābto svīrīti. Jā. Es nolasīšu druscīt tālāk fragmentu. Raukur klips putniņš. Vēstēvs pavēroja putnēne gaitu sacīja. Tā dēliņa svīrīte. Būs lieli putni pametuši. Pusēnam bija putniņa žēl. Veco tēvu, kāpēc tie pameta mazo putniņu? Salgojās saules dēliņu. Svīrs ļoti tiecās pēc saules, tāpēc tās nereti sauc arī par saules putniem. Pusēns salūkoja maizi, sadrupināja mazos gabaliņos un sniedza svīrītei, bet tā nestiepa pretī knābi. Puika vēl nezināja, kā svīras barības atver no sāniem, jo viņām tā ērtāk. Uzliksim svīrītu uz zara, citādi tā nespēs pacelties spārnos. Vēstāvs sacīja, pacēla putniņu un nolika egles zarā. Jā, un kura tad ir jūsu mīļākā, jūs stāstījāt par mīļāko pasaku no šīs grāmatas? No tās grāmatas Pūcīte un Zebiekste. Jā, mēs varam nolasīt, arī jūs varat nolasīt fragmentu no šīs pasakas. Nu labi, padošu. Pūcīte un Zebiekste. Ir 11. lapas pusē. Nu, drusiņ, jā. Mazliet, jā. Jā. Vai esi redzējis, cik cēli pūce tup mežā uz celma? Nudien piepe, kas piepe. Tāpēc reizēm sīkie putniņi un pat pēles un zaķēni pienāk tik tuvu, ka pūcei laupījums tikpat kā rokā. Kas šiem par izbīli, kad ierauga pūces platās dzeltenās acis. Kāda pūcīte dzīvoja veca ozola dobumā, ko bija izkalis dzēnis. Naktīs šī lidinās pa medību laukiem, bet pa dienu tup ozola zarā un atpūšas. Reiz pūcīte atgriezās no peļu medībām ar krietnu laupījumu. Vēders visu neņēma pretī. Pusi pūcīte atstāja nākamai dienai, bet pati aizlidoja pie strautiņa padzerties. Kad šī atgriezās, dobums bija tukšs. Pūce nu skatījās pēc iepējas, bet neviena neredzēja, tik dzēnis skala tuvējā priedē meklēdams kukaiņus un tārpiņus. Pūcīt prasīja dzeniņu, vai nemanīja zagļa, vai nemanīja zagļa. Aizņemts grūtajā darbā, šis piktis sacīja, pašam savu rūpju gana. Laikam pietiks, jā? Pietiks. Nākamā grāmata, otra grāmata, ko jūs esat sarakstījusi bērniem, ir Mazais mušķērājs. Jā. Un kas tad puiši ir mazais mušķērājs? Tas ir tāds putens, kuram vismīļākais ēdiens ir mušas. Kā tad ir? Jā, tā ir, jā. Nu, jā, mušķērājs galvenokārt pārtiek no mušām. Un tā kā ap govīm parasti vienmēr daudz lidinās mušiņas, tad viņš tur arī pļavā dzīvo. Un tās mušiņas tur tad pieēdās pilnu vēderu. Kristofer, vai tu esi lasījis Mazo mušķērāju? Jā. Kas vispilgāk tev palika atmiņā no šīs grāmatas? Nosaukt vismīļāko, Nu, kas tev, ja tev pasaka
nosaukumu Mazais mušķērājs. Kas tev palika pēdējais atmiņā pēc izlasītā? Nevar atcerēties. Tu padomā, un es pajautāšu puišiem, kas jums palika atmiņā? Man palika atmiņā tā, kad man pēdējais palika atmiņā, ka tā zos, viņa vārds bija Ganga, ka viņa tiešām bija ļoti labsirdīga un viņa tiešām gribēja ļoti palīdzēt tam mazajam mušķērājam. Kā tad izpaudās viņas tā labsirdība un kā viņa vēlējās palīdzēt? Es varu nolasīt sākumu arī. Nu, nolas sākumu. Mazā mušķērāja bērni. Reiz ezermalas pļavā apmetāts putnāts mušķērājs. Ja tu tādu putnu pazīsti, ja vēl neesi iepazinis, tad zini, mušķērājiem galvenā barība ir mušiņas. Tāpēc šos putiņus visbiežāk līdzināmies ap govīm, kad tās ganās pļavā. Kur govis, tur daudz mušu, vai ne? Pļavā ganās arī meža zos Ganga. Reiz tā izstiepi kaklu, kā zosas mēdz darīt, kad grib parunāties. Vi, esmu šeit. Vai gribi, lai tevi panesu? Un kāpēc zosas vēlējās panest mazo mušķērāju? Kristofer, tu atceries to vietu? Mēs vairāk atminamies uz te grāmatu nekā otra. Nekā otra? Jā. Bet kāpēc viņa vēlējās panest mazo mušķērāju, Andrej? Tāpēc, tur īsti nebija teikt, kāpēc. Viņa vienkārši laikam bija ļoti traucīga. Viņa gribēja sadraudzēties ar mazo mušķērāju. Kā tad bija īstenībā? Patiesībā ir tā, ka lielie putni bieži vien palīdz mazajiem putniņiem, kad viņi nosaluši, tur, jau kādreiz arī vasarā diezgan vēss un lietains. Un tad viņi tā paņem uz muguras un panēsā, un tad tais spalviņās tas mazais mušķērājs jau ļoti sasildījās un bija laimīgs. Bet mušķērājs bija gatavs doties ar Gangu prom uz siltajām zemēm? Viņš nebija gatavs. Tur bija tā nelaime, ka viņš nebija gatavs, Ganga būtu viņu paņēmusi, jo lielie putni parasti tā dara. Tur dzērve, piemēram, zosis, it sevišķi, kad mazie putniņi ir piekusuši lidot uz dienvidiem, tad paņem uz muguras un tā viņš tur tos dienvidus sasniedz. Es skatos, ka jums grāmatā ir ielikt mazu lapiņu, tas nozīmē to, ka jūs vēlatos izlasīt fragmentu no mazā mušķērāja, vai ne? Pagaidiet, kā tur bija? Es laikam tā, es biju domājusi, ka es par to pasaciņu drusiņu dažu, nedaudz fragmentiņu palasīšu, kas pati pirmā man uzrakstījās toreiz, ka es tam zēnam, tā vienkārši domāju to pasaku un staigādam gar ezermalu to pasaciņu izdomāju. Tad šī būs pirmā pasaka, ko jūs vispār izdomājāt un uzrakstījāt? Jā. Labi, klausāmies. Mazlietiņu fragmentu. Zin, kas te notiek? Kas trokšņo? Brīnījās odiņš dzins izdzirda savādas skaņas pie savas draudzenes ūdensblusas mājokļa. Vai šai kas atgadījies? Pielidojas niedru pudurim, kur dzīvoja ūdensblusas. Šis atkal iedziedājās zin, ar garajām kājām airēdamās ūdensblusa izšāvās no ūdens. Ko gribi, odiņ? Kāpēc tik agri jau augšā? Tai brīdī atkal kaut kas noplunkšķēja ūdenī. Ūdensblusa nobijās, apgāzīs vēl manu māju. Odiņš jau bija pamanījis trokšņotāju. Tas bija kāds zēns, kas te makšķerēja. Pamājis ūdensblusai ar spārniņu, odiņš pielaidās pie puikas un iedzēla šim pierē. Bet zēns bija tik aizņemts ar pludiņu, ka liekas nemaz to nepamanīja. Tad zins ievēroja, kā arī ūdensaugi ar kaut ko nav mierā. Vai nejaukais kāpurs mani apēdīs, uztraucās Meldrs. Tas negausis notiesās mūs visus. Nebīsties, draudziņ, pieliekusies tuvu Meldram, viņu mierināja Kalmīte. Drīz tas pārtaps par tauriņu un vairs mums nekaitēs. Arī dzins pamanīja milzīgo kāpuru, kas lodāja pa Meldra pašu galotnīti. Kad šis iepleta vareno muti
odiņš, žigli laidās prom. Vēl mazliet. Pagāja laiciņš un kādu jauku rītu virs ūdens augiem lidinājās dzeltenbrūns tauriņš, kas tikko bija izlīdis no kūniņas, kurā bija mājojis kā kāpuriņš. Skat, cik nu šis skaists, pajūsmoja Kalmīte, atkal pieliekusies meldram, bet meldrs klusēja, laikam kaunējās, ka bijis tā nobijies. Mūsu raidījums iet uz beigām, un vienmēr lasot grāmatas, mēs no tām kaut ko varam mācīties. Un, manuprāt, īpaši mēs varam mācīties no sastaptajiem un redzētajiem putniem un redzētajiem dažādiem dzīvniekiem dabā. Un arī šajās pasakās ir uzrakstīts tas, ko cilvēks īstenībā citreiz neaizdomājas, ko viņš varētu darīt otram cilvēkam. Kas ir tas, ko vajadzētu cilvēkam mācīties, lasot šīs pasakas? Kā jums šķiet? To, kad arī, piemēram, kad vajag palīdzēt citiem, tas pārsvarā, kad nevajag nostīties, ka tu esi liels, un tu pasties uz kādu mazāku bērnu, un tu skaties, viņš tāds maziņš, viņš neko atkal nevar. Bet tu pieeji viņam paprasti, kas tev noticis, es tev var palīdzēt. Kā tu domā? Es domāju, ka draudzība. Ka jābūt ir draudzīgiem, izpalīdzīgiem. Ja, piemēram, kāds putniņš nevar atrast māju, tāpēc ir līgzdiņas, kur putni taisa. Vajag arī dažreiz putniem tā kā pasakās raksta, vajag arī dažreiz dalīties. Un jābūt ļoti draudzīgiem visiem putniem. Kristofer. Šī grāmata māca, ka ir arī putni, tie, kur arī tā kā līdzīgi cilvēkiem, ka viņiem tāds pašs līgstas, viņi tāpat ēd, ne tā kā cilvēks liekas. Un nevajag aiztikt putnus, nevajag tā kā vienā pasakā bija stāstījis, ka met ar akmeņiem. Ka mēs visi dzīvojam kopā un tāpēc nevajag darīt pāri citiem. Ko jūs kā rakstnieci ieteiktu mums mazajiem lasītājiem, lasot šo grāmatu, noteikti arī pieaugušiem, kas lasa jūsu pasakas? Pavērot to, kas notiek dabā, jo ir jau ļoti daudz skaista dabā. Vajag tikai paskatīties, vērīgāk ielūkoties, un nav jau nekā skaistāk par dabu. Mums Latvijā vispār daba ir ļoti skaista. Ja jums būtu šī lieliskā iespēja uzrakstīt pasaku, jums ir šāda iespēja, protams, par kuru putnu vai par kuru dzīvnieku jūs tā uzreiz būtu gatavi rakstīt un kāpēc? Es rakstītu par zīlīti, tāpēc, jo man viņa ļoti patīk, man patīk vērot, kad viņa mums pie loga ir pieliktas barība. Man ļoti, ļoti patīk vērot, ka viņas pielido klāt un tad mīlojās. Kristofer? Es pa strāzdu vai pa zīlīti. Un kāpēc pa strāzdu? Pa strāzdu, jo viņš ir interesants. Viņš no kokiem ņem tos tārpiņus, un man liekas, ka ne visi putni ir tādi. Daudzi putni ēd, piemēram, viens putns ir citiem līdzīgi, bet strāzds, man liekas, ka ir vienīgais, kurš ar knābi kokā meklē tārpus. Kristofer, kā tu domā? Par dzeguzi. Jo man katru reizi, kad es aizbraucu pie savas vecmāmas, viņam visu laiku liek speķu gabalus, un tur arī dažreiz pielidot dzenis, viņš ir tāds liels, tāds. Un tā kā neviena nav, es tāds ar omīti izēju ārā, un es varu dzirdēt, kā viņš pret koku tādu. Tad pat dzeni tu rakstīt, nevis pat dzeguzi. Jā, pat dzeni. Dzeguzi bija tā, kas tev sākumā patika, kurai ļoti skaisti dziesma. Jā. Bet noteikti rakstnieci jums mājās ir stāv kaudzēs grāmatas, kuras ir gatavas izdošanai. Un kas tad ir tas, pie kā jūs šobrīd strādājat un gatavojat izdot? Pašreiz man ir romāns, bet vispār man arī pasakas ir diezgan daudz, un nezinu, vai es paspējuši tās viss izdot, bet jācenšas un jāsataisa atkal jauns krājumīš, un
Es tā domāju, drīz to savu pēdējo romānu pabeigšu un tad ķeršos klāt. Tad, jo bērni izlasīja 2 grāmatas un gaida arī 3, jo jūs rakstāt pārāk daudz pieaugušiem un bērniem nerakstāt. Un varbūt tad 3. krājumam jābūt pa augiem. Ja pat dzīvniekiem ir, pa putniem mums ir. Man bija dārziņš mums ar vīru. Un tur bija ļoti daudz kā interesanti, un tā man arī radās. Tur puķis runā, tur augi, tur rācenītis, tur kartupelis, tur topinambūrs un visādi tādi augi. Un visi tā sakotie augi tā kā lielās, ka šitā ir viņu dzimtene. Bet mazais rācenītis beigās saka, nē, es tomēr esmu te vissenākais apdzīvotājs. Nu, ko teiksim mūsu skatītājiem, lai viņi dodas dabā, skatās, kādi notikumi tajā ir, ierauga neredzamas lietas, ierauga dažādas neredzētas un nezināmas dzīvniekus, un ja uzreiz neatpazīst, tad dodas mājās un meklē, kas tie tādi ir. Un mēs kopā gaidīsim jūsu 3. grāmatu bērniem, lasīsim, pētīsim un noteikti daudz ko mācīsimies. Teiksim tā skatītājiem un tiekamies jau nākamajā nedēļā, kad lasīsim jaunas grāmatas. Atā!